Jēzus Hebronā, Dothaimā un Nācaretē. Nonācis Hebronā, Jēzus atstāja savus ceļa biedrus, teikdams, ka grib apmeklēt kādu savu draugu. Zaharijs un Elizabete bija jau miruši. Jēzus devās tuksnesī pa to ceļu, pa kuru Elizabete bija pavadījusi savu dēlu Jāni. Tuksnesis atradās starp Hebronu un Nāves jūru. Ceļš uz turieni veda pāri augstam baltu akmeņu kalnam. Tad nonāca skaistā palmu ielajā. Turp arī devās Jēzus. Vispirms Jēzus iegāja alā, kurā Elizabete bija atvedusi Jāni. Tad gāja pāri upītei, kuru arī Jānis bija pārgājis. Redzēju, ka te Jēzus lūdzoties vientulībā, gatavojās mācītāja uzdevumam. No tuksneša Jēzus atkal atgriezās uz Hebronu, visiem ceļā palīdzot. Tā pie Nāves jūras viņš palīdzēja cilvēkiem, kuri ceļoja ar plostu, kam bija telts veids nokļūt krastā. Uz šī plosta atradās lopi un mantu saiņi. No krasta līdz plostam Jēzus nolika baļķi un tā palīdzēja cilvēkiem nokļūt krastā. Vēlāk viņš palīdzēja arī salabot šo plostu. Tie cilvēki nevarēja saprast, kas tas ir par cilvēku, kurš tik laipni un labsirdīgi viņiem palīdzēja. Pēc sava apģērba tas neatšķīrās no viņiem, bet viņa stāja bija nopietnības pilna, īpatnēji pievilcīga un aizkustinoša. Sākumā viņi domāja, ka tas ir Jānis Kristītājs, kas tanī laikā jau bija ieradies Jordānas apkārtnē, bet vēlāk saprata, ka ir kļūdījušies, jo Jānis bija tumšāku seju un pēc izskata bargāks. Hebronā Jēzus svētīja sabatu un atstāja tur savus ceļa biedrus. Viņš apmeklēja slimos, nesot tiem mierinājuma vārdus, palīdzēja tiem, tos pārvietoja, klāja tiem gultas, bet neredzēju, ka kaut vienu izdziedinātu. Viņa ierašanās atstāja uz visiem patīkamu iespaidu. Tuvojās arī apsēstajiem, kuri viņa klātbūtnē nomierinājās, taču ļauno garu no tiem neizdzina. Kur vien Jēzus gāja, tur visiem palīdzēja, kam tikai bija nepieciešama viņa palīdzība. Pakritušos uzcēla, slāpstošos padzirdīja, ceļiniekus pārveda pāri strautiem un šaurajām laipām. Visi apbrīnoja šo mīlestības pilno ceļotāju. No Hebronas viņš nonāca pie Jordānas ietekas Nāves jūrā. Pārcēlies te pāri pa austrumu krastu, Jēzus devās Galilejas virzienā. Redzēju, kā viņš gāja starp Pellu un Gergezes apvidu. Arī te viscaur sniedza palīdzību. Apmeklēja visus slimos, pat spitālīgos, mierināja tos un pakalpoja tiem. Pamudināja tos uz lūgšanu, ieteica ārstniecības līdzekļus un bija no visiem apbrīnots. Gadījās, ka kādā vietā cilvēki bija dzirdējuši par Annas un Simeona pravietojumu un iztaujāja Jēzu, vai viņš neesot tas, par kuru tika pravietots. Daudzi viņu iemīlēja un sekoja viņam līdzi no vienas vietas uz otru. Velna apsāstie viņa klātbūtnē izturējās mierīgi. Jēzus bija arī straujās Hieromakas upītes krastos, kura Galilejas jūras lejas daļā ietek Jordānā, netālu no stāvā kalna, no kura vēlāk Jēzus vēpru baru iedzina jūrā. Kā bezdelīgu ligzdas upītes krastos izkaisītas mazas māla būdiņas, kuras apdzīvoja kuģu būvniecībā nodarbinātie cilvēki. Šiem cilvēkiem dažreiz pietrūka padoma.
Tad Jēzus atnāca pie viņiem un labprāt viņiem palīdzēja. Redzēju, ka Jēzus nesa baļķus un pats strādāja kopā ar viņiem. Pamācīja vieglāk un derīgāk veikt darbu un ieteica darba laikā nezaudēt savstarpējo mīlestību un pacietību. Tālāk redzēja Jēzu Dothaimā. Tā atradās tālu uz ziemeļa austrumiem no Sefarises. Tur bija sinagoga. Tās iedzīvotāji nav ļauni, bet ļoti nolaidīgi. Kādreiz senatnē te Ābrahamam piederēja upuru lopu ganības, bet Jēzus ar saviem brāļiem ganīja aitas, un šajā apkārtnē brāļi viņu pārdeva. Pašreiz Dothaima bija maz apdzīvota. Auglīgi lauki un plašas ganības stiepjas līdz pat Galilejas jūrai. Tur atradās liela māja, it kā vaiprātīgo nams, kuru apdzīvoja velna apsēstie. Šie nelaimīgie cīnījās uz dzīvību un nāvi, kad šeit ieradās Jēzus. Cilvēki nespēja viņus savaldīt. Piegājis klāt, Jēzus runāja ar nelaimīgajiem, un tie tūlīt pilnīgi apklusa. Tad Jēzus viņus pamācīja, un tie mierīgi devās katrs uz savām mājām. Dothaimas iedzīvotāji par to ļoti brīnījās un vēlējās, lai Jēzus vienmēr paliek pie viņiem. Ielūdza arī kāzās, kur viņu kā nezināmu svešinieku visi ļoti cienīja. Jēzus laipni un gudri runāja ar viņiem un pamācīja jaunlaulātos. Tie vēlāk, kad Jēzus parādījās Tebezā, pievienojās viņa mācekļiem. Drīz Jēzus ieradās Nāceretē, kur apmeklēja savu vecāku paziņas, bet visi viņu uzņēma vēsi. Neļāva viņam pat ieiet sinagogā, kur Jēzus gribēja mācīt. Tāpēc Jēzus uzrunāja tautu atklātos laukumos, kur farizejiem un saducijiem stādīja priekšā Mesiju pavisam citādi, nekā tie bija to sevī iedomājušies. Jāni Kristītāju viņš nosauca par saucēja balsi tuksnesī. No Hebronas kopā ar Jēzu ieradās 2 jaunekļi, kas bija tērpušies priesteru tērpā. Jēzum viņi nevienmēr sakoja. Nāceretē Jēzus svētīja sabatu. Vēlāk redzēju, ka Jēzus ar savu māti Mariju Kleofu un Parmanesa vecākiem un citiem kopā ar 20 personām atstāja Nācereti un devās atkal uz Kafarnaumu. Viņiem līdzi bija ar mantām apkrauti ēzeļi. Nāceretes mājiņa palika tukša un kārtīgi uzkopta. Bija tik skaisti uzposta un izklāta ar paklājiem, ka atgādināja baznīcu. Pa kārtību mājiņā rūpējās 3. Marijas Kleofas vīrs ar dēliem, kas pārzināja Annas māju. Marija Kleofa ar jaunākajiem dēliem Jāzepu, Barsabu un Sīmoni dzīvoja netālu no tās mājas Kafarnaumas tuvumā, kuru Levi bija atdevis Jēzum. Arī Parmanesa vecāki dzīvoja netālu no turienes. No šejienes Jēzus devās tālāk, iedams no vienas vietas uz otru, un biežāk uzkavējās tur, kur bija Jānis Kristītājs, kas jau bija atgriezies no tuksneša. Jēzus gāja sinagogās un mācīja, apmeklēja slimos un tiem palīdzēja. Kad kādā nelielā pilsētiņā Jēzus sāka runāt par Jāni Kristītāju, par tuvo Meseju, par gandarīšanu, klausītāji sāka kurnēt un izturējās pret viņu nicinoši. Daži no viņiem teica: vēl pirms 3 mēnešiem dzīvoja viņa tēvs, Namdaris, kopā ar to viņš strādāja pie darba galda, bet tagad pastaigājas pa svešām zemēm, atnāca atkal mācīt savas gudrības. Jēzus iegriezās arī Kānā,
kur apmeklēja savus radiniekus un mācīja tos. Viņam līdzi vēl negāja neviens no viņa vēlākajiem mācekļiem. Tā vien likās, ka Jēzus staigāja iepazīdams cilvēkus un būvēja garīgo celtni uz Jāņa liktajiem pamatiem. No vienas apdzīvotās vietas līdz otrai viņu pavadīja reizēm kāds labsirdīgs cilvēks. Reiz redzēju, ka apvidū starp Samāriju un Nācereti ēnainā vietā Jēzu gaidīja 4 vīrieši, to vidū arī viņa vēlākie mācekļi. Jēzus tuvojās viena vīrieša pavadībā. Tie vīrieši izgāja viņam pretī un stāstīja, kā Jānis viņus kristījis un pravietojas par tuvu esošo Mesiju. Stāstīja, cik asi Jānis uzrunājis karavīrus un dažus no tiem kristījis, starp citu pateikdams tiem, ka tikpat labi būtu varējis kristīt Jordānas akmeņus. Pēc tam viņa devās tālāk kopā ar Jēzu. Tad Jēzus pagriezās uz ziemeļiem gar Galilejas jūru. Par Mesiju Jēzus viņiem stāstīja izteiksmīgāk un skaidrāk. Dažās vietās viņu sauca apsēstiem. Jēzus no viena izdzina ļauno garu un mācīja skolās. Ceļā viņus satika 6 vīri, kas atgriezās no Jāņa kristības. Starp tiem bija Levi, kuru vēlāk nosauca par Mateju, un 2 atraitņu dēli, Elizabetes radinieki. Jēzu un viņa piederīgos viņi zināja pēc nostāstiem un domāja, ka Jēzus ir tas, par kuru bija runājis Jānis, tomēr nebija par to pārliecināti. Jēzum viņi stāstīja par Jāni, par Lāceru un tā māsām, īpaši par Magdalēnu. Viņi bija tādā pārliecībā, ka tā ir velna apsēsta. Tanī laikā viņa jau dzīvoja Magdalumas pilī. Šie vīrieši gāja tālāk kopā ar Jēzu un brīnījās par viņa runām. Jaunekļi, kas gāja no Galilejas pie Jāņa, visu, ko tik vien zināja un bija dzirdējuši par Jēzu, stāstīja Jānim, bet tie, kas gāja no Ainonas, kur Jānis kristīja, stāstīja Jēzum par Jāni. No turienes Jēzus gāja pa ezera krastu līdz iežogotajai zvejnieku vietai, kur atradās 5 zvejas laivas. Krastā bija uzceltas daudzas zvejnieku mājiņas. Šīs zvejas vietas īpašnieks bija Pēteris, kas tanī brīdī kopā ar savu brāli Andreju atradās istabā. Jānis un Jēkabs kopā ar savu tēlu Zebedeju un citiem bija laivās. Vidējā laivā atradās Pētera sievas tēvs un 3 viņa dēli. Zināju viņu vārdus, bet jau aizmirsu. Viņu tēvu vēl sauca par Zelotesu, no tā laika, kad viņš uzvarēja strīdā ar romiešiem par zvejas tiesībām ezerā. Pavisam laivās un apkārtām bija ap 30 cilvēku. Ejot pa taciņu starp mājām un kuģiem, Jēzus runāja ar Andreju un citiem. Neatceros, vai viņš runāja arī ar Pēteri. Viņi Jēzu līdz šim laikam vēl nepazina. Jēzus runāja ar viņiem par Jāni un par tuvo Mesiju. Pēc kristības Andrejs pievienojās Jāņa mācekļiem. Aiziedams, Jēzus apsolīja atkal atnākt pie viņiem.